Labdien! Mani sauc Jevgēnija un es esmu no Rīgas klasiskās ģimnāzijas. Risināsim uzdevumu. Ir dotas 5 stereometriskas figūras. Vajag izskaidrot, cik dažādu pāru variantu var veidot. Piemēram, konus un zvaigzne, vai piramīda un kups, vai kups un prizma. Lai uzzinātu, cik daudz pāru ir iespējams, izmantosim kombinatorikas formulas. Tā kā mēs neizmantojam visas figūras parī, tad neizmantojam visas, tā nav permutācija. Tā kā pārī secība nav svarīga, tā nav variācija, bet kombinācija. Izmantosim kombinācijas formulu. Vispārīgā veidā tā izskatās šādi. Šeit N ir visu figūru skaits, bet K ir figūru skaits pārī, tātad 2. Ievietosim tos formulā. Šeit sanāk 3. Tātad izrakstīsim faktoriālu visu. Saīsināsim. Sanāk, kā iespējamo pāru skaits ir 10. Paldies par uzmanību!